Nu, tā kā Rīga, nekad nav gāju. Nu, tu domā par šodienu vai tu domā par 20 gadu? Nē, par šodien. Šodien es negribu runāt, tas ir baigi. Pagāja tur 2-3 gadi un Fredis zvana. Un tur mums vajag satikties, ka te Latvijā vajadzīgas pārmaiņas. Sarīkošana nav kas liels, tāda apesīns, un tikai gads. Viņu carnekavieši to saprot, ka nu, tu nopirksi treku. To valda būs, jo viņš ir daudz treku komandā. Nu, okay. Nu, man nepatīk pa purvu nest riteni. Man patīk braukt ar riteni pa purvu. Cik burti ir vārdā ate? 3. Izrādās 2. A un B. Mēs jau sākam, Mēs zinām, kā mēs sākam, ja? Nu, man ir ideja, bet jūs sākat savējā. Labi. Mēs uzliekam Jā, mēs sākam. Sākam šo. Un sveicināti skatītāji. Cilvēks, kurš ikdienā turpina veidot Latvijas gravel un MTB vidi. Viņa Instagram bio ļoti precīzi raksturo dzīves ritmu. Work to eat to live to bike to work. Runāsim par daudz interesantām tēmām. Mēs neieskicējuši sākumā, jo mājas mums visi būs gan aktīvs. Un es ticu, kā Jānis Baltais Brents, jeb plašāk pazīstams kā Baltais, bet varbūt tev ir vēl kādi iesauki. Nē, pamatā man ir Baltais kopš kaut kādiem 20 gadiem. 20 gadiem. Kopš man bija 20 gadiem, tā kā ļoti sen. Nu labs, ķeramies uzreiz pirmajai tēmai klāt. Mums daudz ko gribās tev pajautāt, bet esam izdalījuši tādas, varbūt, mūsuprāt, interesantākās sacensību organizēšana pirmsākumi un Vivus LV MTB maratons šī brīža nosaukumā. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas MTB vēsturi, daudz šodienas braucēji redz tikai to, kas notiek tagad. Liels seriāls, daudz dalībnieku, labi norganizētas sacensības, sociālie tīkli, bet pirms tam bija cilvēki, kuri vispār sāk būvēt šo vidi no nulles. Tu sacensības organizēji jau 2000. gada sākumā, laikā, kad MTB Latvijā bija pavisam cita pasaule. Kā tu kopā pats vai ar draugiem nonāci vispār līdz šādai idejai? Baigi tāds foršs jautājums. Atbilde ir long story short jau vajag. Tas, kad es sāku organizēt, bija 2004.–2005. gads, kad Aivars Bunde pārņēma treka riteņu distribūciju Latvijā. Un trekam, protams, bija nosaukums. Treks nav tas, kas vienkārši tirgo dzelžus, tirgo emocijas, kur to riteni lietot un tā. Un viens no noteikumiem bija, ka jums jārīkoja kaut kādi mači. Un mēs bijām tā kā spiesti rīkot. Skaidrs, ka pirms tam jau mēs arī tur alūksnē apēja kaut ko bijām organizējuši, bet tagad bija tā kā pašiem nevis jāpiepalīdz, teiksim, ar balvām vai ar kaut kādu fizisko darbu, bet tīri tā no nulles šeit nekā nav un vajag. Un tad mēs ar Lūku un ar Raimondu Kleinbergu divatā mēs sapratām, ka kaut kas jādara. Mums bija ļoti tādi zināmi cilvēki Riekstu kalnā. Tie, kas tagad brauc Riekstu kalnu, tie vispār nevar iedomāties, kā Riekstu kalns izskatījās pirms 25 gadiem. Tur mēs taisījām tādu treka kausu, viņš saucās kaut kāds XC, ko mēs bijām dzirdējuši, tur XCO, tur maratona cross, tur visādi nosaukumi tur gāja, tur uzšķērs. Bet pasākums izvērtās baigi jaudīgs. Tas bija viens posms, tā kā treka brendotais viss, un mums bija toreiz gan komandai, arī mēs arī komandu vēl paralēli tur veidojām. Filips bija liels atbalstītājs, un tā bija tie pirmie mači, kas bija ar tādām balvām, ka tur visiem bija wow. Tas bija tādā līmenī, kā ārzemēs. Gonka bija kā ārzemēs, un sabrauc ļoti daudz spice. Es jau vairs tur neatceros, kas tur bija pa uzvārdiem, droši vien tur jāapskatās kaut kādi rezultāti. Visticamāk, tur bija Saramotins un visi tā blici, kas Rietumbanka un arī tur mūsu trekomandas džeki. Principā sākām tādu pirmo gonku no nulles. Mēs uztaisījām Riekstu kalnā 2005. gadā, kaut kādā maijā, man liekas. Toreiz vēl bija George Bush, es atceros, bija Rīgā. Un man vēl bija tāds, mēs vēl bija uztaisījuši, bijām Georgeam Busham numuru, mums tur bija numuri ar vārdiem, un bija arī George Bush bija, domājam, atbrauc, jo viņam arī treks bija kā Amerikas prezidenta, bet viņš neieradās. Tā kā viņam bija laikam cits lietas, ko darīt. Tā kā lielam, 2005. gadā mēs uztaisījām pirmo posmu, kas bija krosiņš, jo, tur ir vēl jaunu un špraunu, un
Vajadzēja visu, ko mamma daba Latvijā var iedot, visus kalnus, mēs nevienu neizlietām. Jo pašiem nebija jāpiedalās, līdz ar to tur mierīgi varēja lādēt iekšā. Tas tā īsumā. Bet, kāpēc tieši MTB, tur šosejā un tajā laikā drīzāk jautājums bija gravelis jau tur populārs ar vispār kaut kādā veidā? Tāda vārda nebija tur. Bet kāpēc šosejas, piemēram, kāpēc MTB? MTB bija salīdzinoši pirmkārt, mēs paši braucām pa mežiem un pa kaut kādām takām. Un tas ir vienkāršāk, viņš tev ir slēgtā vidē, tev nav jāiet atklātā satiksmē. Un toreiz jau tā šose arī bija tāda pamirusi reāli. Tādai tautai bija sportisti, kas kaut kur vazājas pārzemēm. Bija Rīgas velomaratons, visticamāk, kaut kāds ZZK maratons, tur Valmērā un Rīgā, tādi. Bet pa mežu jau var teikt, ka īsti nebija. Bija Igo Montavita maratons un kas, un tur jau tas viss reāli sākās no tā, ka baigi labi sevi pieķert pie domas, ka toreiz nebija forma, toreiz bija tāda Velo LV, man liekas, lapa bija, kas Igo, jo viņš pirmais tā kā MTB pilsētuma. Un bija nevis fórums ar kaut kādiem tematiem, tu vienkārši palagā, visi tur rakstīja, un tur visi gānās, un nepatīk tas, un jā, tur braucam, un tur jau tikai grantene un kaut kas, vajag jau tas jau nav MTB, jā, un es sevi pieķeru pie domas, ka, es ar tur tā ik pa laikam kaut ko rakstu, kas tad tas tāds, jo mēs bijām Somijā bijuši un Polijā, un kas tad te notiek? Un tad sapratu, ko tu raksti, uztaisi kaut ko, to, kas būs atšķirīgs, un tā mēs arī sākām no rakstīšanas pārgājām uz darīšanu, un tev vairs nav laika rakstīt. Un tu vienkārši tāds jau tā kā, mēs tā kā sākām ieviest tās lietas, ko mēs esam ārzemēs redzējuši. Un pamatā to, kas pašiem patīk. Mums patika braukt starp kokiem kaut kādām tur, atrast tur saknes, un cik Latvijā ir, katrā aplī tur 3 saknes, jau liekas, 3 pa daudz, vajadzēja tur 2 saknes. Tas līmenis bija, es domāju, paskatās YouTube, tur 70. gadu klankers, kas sāka, tur Gerijs Fišers un visi tie džeki sāka, mums bija tikpat smieklīgi. Jā, bet, protams, ka viss attīstās un paliec mazliet gudrāks, mazliet tikai, un varbūt tās prasības pret kaut kādu kvalitāti pieaug, un tā es atceros, mēs vēl vakardien bija kasīts atbrauc Kaspars Pauliņš, mēs kādreiz strādājām kopā, tur treka tirgām. Es atceros, ka bija svētdien treka kauss pie pašā Riekstkalnā, jo mums jau bija pirmā gadā bija viens posms, jau tur 2006. 7. jau, man liekas, kādus 3 vai 4 tur rīkojām. Un tu zini, kā tagad ir tur apis brigāde aizbraucot, un mēs sestdien jau tur 11. tur visu dienu būvē to māju, tur visu to pilsētiņu, visu. Toreiz mēs 6 ieradāmies, uzlikām 2 treka banerus, 2 Philips banerus. Izskrējām ātri pa trasi samarķējām un 9 vai 10 starts. Jā, tas līmenis tā kā bišķiņ ir pamainījies, teiksim, pret to. Un dzīve bija vienkāršāka, jā, tā visi brauc, bet skaidrs, ka tu audz un tā sadarbība ar sponsoriem un tas, tā kā bija forši toreiz un tagad ir arī ļoti forši. Pastāstīja daudziem, atbrauc forši, tur baneri, sponsori, trasi samarķēta, tikai hop, paņem numuru, lietas ir un brauc. Bet ko prasa tā ikdiena reāli gatavot, izveidot? Ir vairākas komponentes, trases marķēšana, gatavošana, atrast vispār tās tākas. Tad ir sponsoru piemeklēšana, viss tas aizskatās. Pastāstīja, kas skatītājiem varbūt nav tāds ikdienā zināms, kas. Tu domā par šodienu vai tu domā par 20 gadu atpakaļ? Nē, par šodien. Šodien es negribu runāt, tas ir baigi grūti. Bet vismaz kaut kāds, varbūt kā bija iepriekš, pastāstīt to sākumās, no kāda, tas bija tikai no dalības maksājumiem, kaut kādas naudas tur dabujāt vai paši investējāt arī tur, vai tas vairāk uz tādu entuziasmu sarunāšanu, tur atved to, noliec, patirgo to kaut ko. Tas ir jau aizmirsies, bišķīt kā sākās. Katrā ziņā atbildot, sadalot, teiksim tā, pa trasēm un tā. Mēs paši ritīgi mandījām, mēs apkārt un braucām un skatījāmies, un mums bija tas spā, Smiltene Pļaviņas apli, 3 posmi, tas MTB spā, tas bija, skaidrs, kad man tās es kaut kāds to saīsinājums meklēju caur visu kaut kurien. Jo tā arī bija, viņš arī tā gāja tādā secībā. Pirmais posms Smiltenē, tad bija Pļaviņas un tad bija ape. Un mēs jau paši braucām gan
gan no apē loģiski mēs tur visu taisam. Smiltenē mēs braucam, tur Brakovski teica, bet mēs braucam tur skatīties un izpētīt un tā. Un Pļaviņās arī, kur Lauris ar Gaču MySport Džeki taisiem, ne jau taisiem, mums to trasi mēs kopā taisījām. Viņi bija trases direktori un mēs bijām sarīkojumi direktori, jā, tur to visu. Un, protams, ka mēs tur braucām un tur trases apskatēs, paši piedalījāmies. Nu, tagad vajadzētu 3 dienas pirms tam atpūsties un 3 dienas pēc tam atpūsties, lai mēs tur varētu tās trases izbraukt. Tā kā tas jau ir izaudzis līdz tādam, ka, pirmkārt, mums tie sadarbības partneri ir, tā arī 20 gadus. Un mēs tur viens otru zinām un saprot, ka Almantam tev nav jāskrēda pakaļ, kāda būs trasa, tur būs. Tā, ka visi nāks un teiks, Baltais, paldies par trasi. Es saku, Almantam saka, es te pat trasi tikai zinu, ka talsos, jā. Bišķiņ pārspīlējot. Bet, tās aizkulises ir tādas, ka ļoti labi kolēģis Mairis saka, ka, un tu arī mēs apes visu diezgan tā no Igauniem nosperam, un viņš saka, ka sarīkošana nav nekas liels, tāda apesīms, tad tikai gads viņu izveidot, jā, un sāorganizēt. Jo tas jau principā sākās, bet tā rīkošana ir gada. Un, principā tādas pauzes nav. Mums ir, septembra vidū ir noslēdzošais Vivus MTB posms, apesīms. Visas sarunas ar sponsoriem jau sākās, augustā, septembrī. Ir kaut kādi jau zināmie, kas tur uz vairākiem gadiem, bet faktiski katru gadu ir, pats zina, ko mēs tur baigs lēpsim. Mums pēdējā nedēļā vēl ir, Raimi, vajag to banderi, mums jādara, pagaidi, es vēl nezinu, kas būs šitien, vai mums tas ēdinātājs būs, vai būs šitas ēdinātājs. Un tā kā tieši tā, tā rīkošana ir, tā kā Rīga, nekad nav gatava. Tā kā viss tāds diezgan plūstošs, kas arī ir feini, kā ja tu būtu viss, feini, mēs esam tā pieredinājuši sevi vai citus, ka viss ir tādā bišķiņa ugunsgrēka režimā, jo ja jau tāda rīkošana būtu pamat nodarbošanās vai biznesa, tad to varētu savādāk sakārtot, bet tas jau reāli ir ārpus darba, tādā sabiedriskā kārtā, un tad šķiet priekš tā mums sanāk nenormāli labi. Tas ir tāds ārpus darba hobijs. No kurienes jūs tās foršās idejas dažādas, kāds jums ir bijuši? Saka, ka Igauniem paņemat kaut ko, kāds vispār tur kaut kādas jaunas inovatīvas lietiņas vai varbūt tāds mazos knifas? Nosauc 3 inovatīvas lietas, nezinu, kas mums ir inovatīvas. Labi, priekš manis inovatīvas, nezinu, mēs par MTB 100 arī varētu parunāt, bet tās kalnu reliefs pieņemsim, vai tur ēdināšanas dažādi tur tie lielie galdi, kas bija arī MTB 100 un kaut kādas... Tas ir tāds... Mazās kaut kādas. Mazās lietiņas, pirmkārt vietējie cilvēki to visu. Tur nevar uzrakstīt baigot skriptu, ka pie Ivetas mums būs ēdināšana. Ja Ivetā palaiž vaļā suņus un jūs te nebrauksiet, tad tur nebūs ēdināšana. Iveta saka, jūs man tikai atvediet un atstājiet, es te visu sarīkošu, sākot ar abiem karogiem, abu valstu un vispārējo. Tur neviens neutrašīs tā, jāpazvana Ivetai, lai uzliek Igaunijas karogu. Nav tāds īziņa nevienā brīdī, tas vienkārši tu aizbrauc un, paskat, ko Iveta ir iztaisījis. Un tā jau ir ar visu. Tas ir tāds baigā tāda puzle, kuru pat, parasti pat vai tā kā sniega bumbiņu pakrati un tad skaties, kas ir šitai posmā, kas ir tajā. Bet visa pamatā ir tas fanātisms, jaunības un nesauksim par maksimālismu, bet tāds fanātisms, jo mēs daudz esam braukājuši riņķī, skatījušies, kā citi organizē. Es tagad arī, piemēram, braukāju apkārt uz kaut kādām gonkām arī kaut kur pa visu Eiropas Savienību, pa 3 valstīm. Viena lieta ir gonka trase, tur nekāda pārsteiguma tādā ziņā īpaši nebūs. Es tur cik varu ātri pabraukt, tik es tur mēģinu tik līdz finišam, bet ir tā, kā iet reģistratūra, es skatos vairāk, kas tur ir ēdināšana, jo viss, mūsu standarts ir dikti augsts, manuprāt, mēs to divus taisām, bez lielīšanās. Ja tur kāds atbraukt no malas, tur ir wow, tas pazākums. Salīdzinot ar to, ko mēs redzam ārzemēs, bet faktiski, Igauni ir tādi, kas vienmēr saka, Igauni mums ir kaut kādi tur soli priekšā, un tāpēc arī apē tik labi tur iet viss, ka mēs esam baigi tuvu Igaunijai, mums nav tās idejas jāizdomā, mēs vienkārši paskatāmies un izdaram labāk šeit, un viss notiek vienkārši forši.
Piemēram, kaut kāds idejas pats, piemēram, kaut ko pārcelt pār. Tagad Igauni ļoti daudz brauc uz apsimts. Šito nevar, cerams, ka Igauni daudz neklausīsies latviski. Viņi saka, ka izgriezīsies. Viņi saka, apē viņiem labāk patīk, nekā leģendārajā Hānijā. Jo Hānija ir baigi smagā. Skaidrs, ka tā pamata masa, tie džeki, kas brauca pirms, tagad Hānijas jau 22 gadus, laikam pirms 20 gadiem, viņiem bija, ap 30, kas var tos garos jau turēt. Tagad viņiem jau ir 50, 55, tie paši kalni ir daudz augstāki nekā pirms 20 gadiem, un tad viņiem tā ape patīk labāk. Bet ape arī tas novietojums ir tāds, ka ape ir bedrē. Jebkurā virzienā tu brauc augšā, un pēc tam, kad tu atgriezies, tad tu brauc lejā. Viņš tāds mānīgi viegli tā trasa ir šķiet beigās. Bet jautājums bija kaut ko citu. Nē, mēs pārcāmies kārtībā. Es tieši gribēju jautāt par MTB 100. Zini jau, kuru reizi mums šogad notiks MTB? 9. Ļoti labi. Es zinu, jo visi tad gatavojies. 8. gada kreklu visi tādā, bet kaut kur es satiku, es biju pagājuši nedēļu Ežos, un Roberts priekšā, 8 kreklā, un pēc tam vēl kaut kur redzēju, un mēs vēl braucām, to varēs izgriezt, vienkārši pastāst, braucām sestdien ar kundzīti uz Berlīnu. Un ieškam fāders un muteri brauc kaut kur uz Norvēģiju. Skatos, viņš saka, tev 8. krekls. Es saku, tev pudelē apesimts pudelē, Somā apesimts pudelē. Tā kā tur viss vajag forši, bet 9. reizi būs. Super. Un tā jau kļūst par tādu tradīciju. Kā radās vispār par to simtnieku vai paņemam simtiņu ideju? Ja? Kāpēc joprojām tā dzīvo tik ilgi un dzīvos? 10 reizes noteikti būs. 10 reizes noteikti būs, tā mēs ar Mairu kaut kā pēc nopusēm izdomājuši. Pēc tam redzēs. Redz, Igauniem jau, ideja, kur no Hānes. Mēs jau tur esam braukuši, man liekas, es esmu 14 vai 15 reizes finišējis. To Hāni tur jau, tur nebija iespēju nerīkot apēt to ape 100. Vienkārši nebija varbūt kaut kāds pienācīgs mirklis un tas un šitais. Un tad, kad bija Latvijai 100, tad bija skaidrs, ka tur vai kā basketbolā, vai tagad vai nekad, viņiem nekad mums tagad bija. Jātaisa, jo tajā 18. gadā mēs arī to pirmo reizi uztaisījām. Un kas bija šoks un kas tāds bišķiņ nepatīkams, ka parasti tajos posmos brauc, maratonā mums brauc 150, tā kā vidē, 200 ir jau nenormāli daudz. Un tad visi aiziet braukt to ape 100, 400, cik tur 20 cilvēki. Un kāds sakars, Mēs ar pusmaratonu. Tāpēc, ka viņi sajūt, ka pusmaratons vispār, tā kā mēs tur vēl pirmā reizē ritīgi sapērāmies kaut kādus rezultātu koeficientus, jo tie pusmaratonis, kas tur pārējā. Tur bija vēl pirmajā, bija 100, bija maratons, bija pusmaratons. Tieši tā, un maratona reizē kaut kāds 16 cilvēki, un pusmaratonā tur 43, labi, pārspīlējumi, 0 bija klāt, bet, tur 400 cilvēki, mums kopā ir kaut kā 500, 600, bet 400 aizbrauc tajā ape 100. Bet, tās bija, redz, tā jau nav tā gonka, ir tur pirmajiem 50 cilvēkiem, pārējiem ir, es to varu vai nevaru. Skaidrs, ka to varu. To arī pierādīja, tur vispār jau bija storijas, kad pirmos posmus mēs rīkojam apes Igaunijas daļā, jo tā Jaunrozie vai Vasceroze, tā jau kādreiz bija, Jaunrozes pagasts bija ape un viss tur puse apes tajos Jaunrozes kapos guļ, un tur tāds, tur 24. gadā viņi tur to robežu vilka, un tur to Jaunrozi, labi, tā, lai paliek Igaunijai, kaut kā tā tur viņi. 24. Vai 26. gadu, bet tas bija pirms 100 gadiem. Jā, bet tas ir kurā gadā. Tā jau mēs visu laiku, tā jau ape visu laiku grib pieteikt karu Igaunijai un reiz padoties, lai mūs salātu. Bet, tas humors. Katrā humorā, daļa humora. Bet kur es paliku pie tā? Tā ideja loģiski nāk no Hānes, ka mums arī to vajadzētu, un tas gads sakrita, kad Latvija 100, un tur viss tādā veidā izveidojās. Un, protams, kad pirmajā gadā, mēs arī ar Mairu tā domājam, ja 100 cilvēki aizbraukt būs super, varam arī priekš 50 cilvēkiem taisīt, jo tomēr jau tas nebija tādā ziņā baigais risks, jo Vivus seriāla ietvaros tas notika, vienkārši mums to trasi bija jāuztais. Kas, ja kāds nezina, tas ir viena apli, tas nav tā kā 5 apli 20 kilometrīgais. Tas ir, tur tā plānošana bija, gadu to trasi meklējām.
Un tur ir nedēļa marķēšana. Labi, tagad jau mēs esam piešaušies, tad mēs ātrāk 4 dienās apmēram nomarķējam to apli, jo... Tu taču gatavošana pļaušana vai spārējās? Nē, nu tas ir aiz kadra, jā, tā pļaušana, tas ir... Pailes darbiem mēs nerunājam, mēs tikai par foršu. Bet, jo tur jau trakais ir tas, tā peļu grava ģeniālā. Tu tur piebrauc, tā kā Latvijas pusē, un tev tur būtu tā lentiņa jāved, lai puskilometru pusē, bet 20 km jābrauc apkārt ātri ar mašīnu, vai, tur ar kvadru tagad jau var, bet pirmajos gados jau tur, bija tā, ka tur ar krājām knapi var reizēt marķēt, Normāls apjoms. Apjoms forši, bet zini kā, kamēr vēl jauda ir un tā patika galvenokārt ir, tikmēr jau, kamēr, pa patiku runājot, mēs esam tā kā, ka vēl 2 gadus jāpatīk, un tad jau redzēs, kā ar to patiku. Pēdējais pieskaroties vēl pie Vidusel MTB maratona, šogad ir Latvijas čempionāts jaunā vietā, Jaunviepalgā, iepriekš nav bijis. Ko var sagaidīt, varbūt? Sāk vēl pēdējais brīdis gatavoties, cik mums ir palicis mēnesis. Jā, tur būs jābrauc pa takām un ātri, un tas forši jāmāk stūri grozīt. Pirmā, tie, kas pagājuši gadu brauc, var teikt, trasa konfigurācija līdzīga, vienkārši tur jau Sandis tur taisa un viņi taisa tādus, cik es redzu arī Stravā, un visur būs daudz single track un tādi forši tie. Man ritīgi patīk pa takām braukt, jo kalnēs ātri nevar uzbraukt, un tad, ja brauc lēni, tad pa takām ir attaisnot. Tur, koku bija jābriežā. Bet pirmā daļa ir tāda, kā viņi paši saka, kalnainā, jo tur ir tāda, kaut gan nav tur tā, ka tur tūkstošiem augstumē, tur kopā sanāca, man liekas, pagājuši 50 km, 700-800 metri. Kas priekš Latvijas ir ok, bet nav tur baigā elīte tādā ziņā. Kas sagaidāms? Forši pasākums Jaunviepalgā jau vienkārši forši, kā vieta, kā tāda, visa tā Vidzemes, tā aura, man liekas, tur iedod un būs labs mačs. Ejam pie nākamās tēmas. No hobija līdz biznesa. Tu esi ne tikai sacensību organizators, bet arī uzņēmējs. Veloprofs šodien daudziem asociējas ar treku un gravelu un servisu un ar visu komunu. Bet aiz katra veikala ir kaut kādi riski, ir stāsts, ir izvēles, ir ikdienas darbs. Veikals normāli izskatās kā dabisks turpinājums aizaušanās ar velo, bet realitātē tas droši vien ir nopietns tāds biznesa lēmums, kas kaut kādā brīdī ir jābalansē. Bet sākumā, kā tu nonāci līdz tai velo industrijai? Tu jau ieskicēji, bet tas bija tīri kaut kā tā, ka jāpārņem, un tu pārņēmi to, vai iepriekš jau kaut ko darīji? Kā tu nonāci līdz velo? Nē, tādā ziņā, ka es būtu baigais velo biznesmenis, tā nav. Es esmu daļa no lielākas komandas, mēs esam vairāki partneri un es esmu mazākuma pozīcijā, bet man kaut kādā ziņā gan patīk, gan biedē un īsti nepatīk, jo daudz asociēja, ka veloprofs ir, baltais ir veloprofs, kas it kā ir forši, bet realitāte tāda nav. Bet kā es nonācu vispār līdz ričukiem, tādā ziņā, bet es sāku strādāt velo veikalā, jo man tā velo lieta ritīgi, viņi visu mūžu tā kā gājas jau cauri, bet ne sporta līmenī vienkārši. Bet iespraucoties, tu kaut ko iepriekš darīji vai sāki, ka pabeidz 18 gadi 12. klasē velo? Nē, tā nebija. Es pabeidzu 12. klasi, tad es mācījos Priekuļu, valsts tehnikums viņš toreiz saucās, tur bija man tāda lieta, geogrāfija, turisms, tā štela bija tāda baigi, interesanti. Tas bija 90. gadu beigas, tad vispār nesaprotu īsti, kas tur pasaulē notiek. Un skaidrs, ka es neaizgāju Gatriju lielo naudu pelnīt vai kaut kādā koku biznesā vai kaut kādā pārdošanā, bet es aizgāju tā kā mēģināt ar galvu strādāt, izmācījos to turismu uzņēmumu vadību Priekuļos, un pēc tam, pēc 2 gadiem, tur bija tāds ātrāks pēc vidusskolas tādi ātrie kursi, lai saprastu, kas notiek pasaulē. Un tad iestājos Vidzemes augstskolā, kur arī turisma menedžments vai turismu uzņēmējdarbību un vadību un to finalizēju, bet skaidrs, ka studiju laikā kaut kas bija jāsāk strādāt, piestrādāt. Tur Vidzemes reģionā viss vienkāršākais un tāds
visātrākais un viss ar studijām savienojamākais bija 118 zvanu centrs, es biju 118 Jānis Lūze. Tas bija tāds vakarā pēc studijām, piemēram, tur aizbrauc kaut kāda tā vakara maiņa un pēc tam atpakaļ uz Valmieru. Un tad pēc Valmieras padzīvoja Cēsīs kaut kādu brīdi, jo tur 118 bija, viss bāzējās Cēsīs, bija tas zvanu centrs. Un tad dzīves viļņi atpalivināja līdz Rīgai, kur es arī biju tajā Latvijas sistēmā. Tur bija, es jau aizmirstu, kurš bija tas numurs, bet kaut kāds starptautiskajā Connections, tur bija grupas vadītājs, un es tur kaut ko darboju, bet tas nebija pilnīgi man tā kā sirds darbs, un vienmēr bija tā, ka 5 varam maukt, mēs tur ar Oksi, un vēl tur čamiem uzreiz braucam Ričukiem, tur braukt un kaut ko ņemties, un tad vienā tādā dienā es tur atveru laikrakstu dienu, tur pa visu lapu, Havai Express, tur meklē atverts jauns veikals. Es nezināju, kas ir nekāds velo biznesa, neko. Wow, izklausās, tā kā es uzreiz, tas ir pa mani. Nezinu, kas ir, bet man vajag. Aizsūties protams, viņi tur pasauc uz interviju kaut kas, igauņi pretī jārunā krieviski, es jau no aprastu beigās tur krieviski runātājs, es tur sapratu kaut mēram kaut ko. Tur bija smieklīgais, jo Skotu tirgoja švīnu un kas tur vēl bija, un igauņi prasa, tagad krieviski, es nezinu, vai var, iztulkos pēc tam apakšā oblikts. Что ты знаешь о Скотtu? Es zinu, ka tas nozīmē, ko tu zini par Skotu, tā kā par zīmolu. Tas atnācis, ja mūsu kandidāts, ko tu vispār zini par to kantonu. Es zinu, ka nosaukt ir Skot USS. Хорошая американская marka. Labs amerikāņu, tā kā zīmols. Džekitā, es nezinu, kā viņi noturējās, nesmējoties, bet labi, protams, darba bez dabu, jo viņi redzēja, ka tas uguns tur bija acīs, trakais. Par šito frāzi, Jā, principā tas, ka es pateicu, хорошая marka, viss uzreiz notiek. Un tur es sāku strādāt, kā pārdevējs, veikala vadītājs, vispār apbrunāties par tajā pasākumā, un tad pāris gadus tur pastrādāju, un tad man zvana leģendārais Lūks, Raimonds Klembergs. Klausies, man te ir viens džeks, kurš grib sākt treku izplatīt Latvijā. Neprasi man, kas ir treki. Es tāds paskatos, mājaslapa ir, tad jau normāls brēns. Labi, es tur jau zināju, tur Lens Armstrongs un kaut kas tam līdzīgs, bet Latvijā tas bija viss tāds. Kurš gads tas aptuveni? 2004. Un man bija tad jāpieņem lēmums aiziet no veikala, kur tev viss notiek, tur saņem algu uz izplatītāju biznesu, kas nozīmē veikals savs nebūs, kad tev ir ne jau ar datoru vai kaut kādu, tu tur staigā ar Excel lapām kaut ko, tur modelīši tādi cena, un bija tas jāsāk. Bet, protams, ka tur labais stāsts bija, ka bija Aivaram tas bija tikai tāds, viens no biznesiem, viņš bija arī daļas bija Sportlandā, un līdz ar to mēs tos treka riteņus diezgan daudz caur Sportlandu tīklu pārdevām, arī Fanā, un arī vēl dažādiem visiem maziem veikaliem. Tur pārdaugā bija, piemēram, Zumus, kur izrādās, ka leģendārais Džonis bija strādājis, un tā kā mēs ar Džoni var teikt, esam treka jaunās ēras pirmsācēji. Jau 20 cik tur gadus atpakaļ. Es, protams, nezināju, ka tas ir Džonis, ja tur kaut kāds puikas ēž, tad vajag viņiem riteņus parakstu. Es tur zināju tikai Jānis, bet tur šitos 12. klases puikas, kas te zina, kas te tur ir puikā, bet viņš pēc tam man stāstīja. Labi. Un tad mēs tur cītīgi strādājām, kā es teicu, arī tās gongas, viss sākās arī maču rīkošana un tā, bet kā jau viss tur dzīves virpuls kaut kā iet, viņš griežās kaut kad, viņš nogriežās uz leju, un nācās to kompāniju man pamest, un tad es pievienojos arī riteņbraukšanas pirmsākumu čomam Foksam, Ivaram, ar ko mēs tagad esam mazākumu partneri Velo Profā. Un kaut kā pārdam, tad mēs, protams, kad es gāju no liela brenda, kas bija treka uz citu kantoru šancēt, arī gribējās lai jo tur toreiz bija Superior, CTM, un mēs tur Skotu vēl lencām, kā tur to biznesu attīstīt, un likās, ka, kā piersts ar to treku strādāt, tur zini to viņu kaut kādu standartu un gribējās ar tādu, jo ar viņiem tiešām ir viegli un forši strādāt no tādas sadarbības viedokļa.
Un tad mēs sākam ar BMC un tāda, teiksim, tāda bišķiņ next level uzreiz izdevās uzlekt. Un, dzīve tā iegrozījās, tur var teikt, pagāja 2-3 gadi un Treks zvana. Halo, mums vajag satikties, ka te Latvijā vajadzīgas pārmaiņas. Un skaidrs, ka viņiem bija maz telefons, ne jau citi telefoni īsti ko pazvanīt. Un tā mēs tiksim, sākām vai atsākām Veloprofā to Trek biznesu daisīt. Un arī jau tie laiki pa viņiem pirmā gadā, 15. gads, mēs dabujām tur būma augustā, jāuzliek, ir tev 16. gada pasūtījums, uzliekam, viss forši. Un dolārs par uzlec par kaut kādiem 30%. Un tur bija, es toreiz vēl tagad viss ir eiro biznesā, tagad ir tā kā riski ir sadalīti, ja tev peļņi, tavs labums mazāks, bet tev vairs nav tā ļurkāšana, tur plus mīnus 30%, kas ir, tas bija killers diezgan priekš pirmā gada priekš uzsākšanas. Jā, un tā pamazām ar visu arī to komandu un gonku rīkošanu un visur jau, teiksim, mēs pat neizskatām tādā Vivus MTB maratonā, mēs neejam pie ZZK vai pie Decathlona vai pie kaut kā, kas mums varētu būt tehniskais supports. Ja? Tas ir tāpēc, ka tas ir manā uzcerē pašsaprotami, ka, ja es strādāju Veloprofā, tad Veloprofs tur būs pēc noklusējuma partners. Kaut gan varbūt tu tur vari kaut kur mēģināt dabūt lielāku labumu, bet tā nenotiek. Bet viņiem tiem Trekam arī ir tādi noteikumi, ka dod tikai mēs un neviens cits. Nav tā, ka viņi tur tikai ierobežojas uz savu. Nē, tu jau redzi, mums jau ir vairāk tie brendi, bet tagad pēc atkal tur viss bija toreiz, bija tur kā bija, bet tas Covids parādīja, kurš stiprākais pasaulē. Var teikt, ja mums nebūtu Trek, mēs tagad Veloprofā nesēdētu, jo nevienam no mazajiem ražotājiem nebija riču. Viņi bija tur aiz stūra rindā pie Shimano, jo tas bija, ja kāds nezina, tas Covid laiks bija nenormāls bums, visi pirka visu, jo vienīgais, kā tu vari drīkstēji iet ārā, bija vai nu skriet vai braukt ar riču. Ja man stāsti, tur Spānijā viņam tur drīkstēja iziet ārā, tad var suni pavadāt. Un tur bija uz visu stāvu, bija, teiksim, 2 suņi, tad tie suņi jau vakarā jau vairs negrib iet ārā, viņš 24 stundas bija pastaigā. Tas pārstāvīja mūsu Tā kā tur bija tas, bet, tā kā Trek ir kaut kas vairāk par ričukiem. Bet pastāst vēl, tu saki, kur jārīko Trek, saki, ka jābūt arī kaut kādam velo seriālam. Ir vēl kaut kāds tāds interesants feature, šo mēs nezinājām, droši daudz skatītāji nezinu, vēl kaut kas ir tāds prasījums no Trek, kaut kāds soul show raidi vai kaut ko tāds. Jā, protams, tur soul show raidi tev ir, tas tāds ar amerikāņu prizmu vairāk, tur ir taco raids un tur pizza raids, mēs Latvijā vairāk, es pats kā varat tāds pizza sēdājs, mēs tur pizza raidi esam taisījuši, jā, vēl viņam tur ice cream raidi un pride raidi un visi, daudz visādi raidi, tikai, un tas jau viss ir, tu zini kā, uzliec to zīmolu kādu grib, bet tā pamat ideja ir dabūt tos cilvēkus ārā, lai viņi brauc vienalga ar kādu zīmolu, vai tev ir saldējums, vai tev ir pride, vai tev ir pizza, vai tev ir taco, ejam un pakustamies. Jo, kas vēl bija, tiksim, tajā, tur arī bija, no tā Treka var tikai mācīties, un es arī maksimāli, cik var saviem draugiem, turpat, Brūklinē, Čomiem, un es viņiem saku, tas un tas. Jo Treks arī teica, tur bija ļoti, ļoti daudz tie newbies, kas nopirka pirmoreiz riteni, ja? Viņš nezina, ko darīt ar to riteni, ja? Es saprotu, ka es nopirku, man kaut kur būtu jābrauc, bet viņš nezina ne maršruts. Ja viņam ir kaut kāda komūna, un tad Treks saka, jūs pārdevāt riteni ar to, nevis viss beidzās, bet ar to tikai sākās. Jums to cilvēku vajag mīcīt un rādīt un izbraukt, jo visi ir bijuši iesācēji, un, kā es saku, tos gravel brauciens, ko es taisu, tur ir, no iesācēja līdz manam līmenim, tur visiem ir galvenais, lai nav ātri. Trekam ir tas, ka viņu, var teikt, bizis jau nav pārdot to dzelzi, jo tu var nopirkt jebkuru, bet tieši būvēt to komunu un ko ar to riteni darīt. Tas ir tas galvenais, un to arī mēs mēģinam kaut cik ieviest šeit. Cilvēki bieži romantizē velo biznesu, domā, ka tas ir tikai braukt ar ričuku un dzīvot sapnīgi. Kādā ir tā uzņēmēja puse, ko cilvēki varbūt nezina?
Nu, tu ieskicēji Covid, tos pirmos 30%, tas arī 15. gads, bet vēl kaut kas tāds. Nu, tu visu laiku esi tonusiņā, vai šobrīd jau ir tas zīmols un brands, vairāk domājot kā veloprofu, jā, ne tīri trek, ir jau attīstījies tā, ka šobrīd, nu, viss iet caur klientu uz klientu, no draugu uz draugu, un caur to tavu arī, nu, vairāk droši vien vedinot uz to, vai tu arī piepildi to savu kaut kādu prieku un gandarījumu caur šo te komūnu, caur organizēšanu, caur social raidiem, un tas viss arī ļoti labi savijās ar biznesu, vai tomēr dali tās lietas kaut kādā veidā? Tas viens otru papildina, un nu, tonus ir visu laiku, un tas tonus pārsvarā nav patīkams. Viņš pa daudz tonus tur ir, konkurence ir liela, pasaule ir maza, tagad telefona attālumā, tev ir viss kaut kas un ir daudz visādi interneta brendu, bet gala beigās jau, nu, teiksim, tas dzīvais, reālais retail veikals, kur tu vari ieiet un parunāties, un tev nevienmēr čats atbildēs pareizi, lai gan tev, jo tu jau nezini, ko viņš tev atbild, tev likās pareizi, bet tur ļoti bieži nav pareizi. Bet, jā, ļoti dīvaini, bet man joprojām tiešām šis patīk, jo, ja nepatīk, varētu mierīgi audzēt tomātus un tur gulēt šūpuļu krēslā bet, nu, viņš tāds pagrūz. Un, kā, nu, mums akadēļ atnāca, paldies no vida, paldies Veloprof, un jūs malači, jums tur 4. kategorija augstāk, vairs nav iespējams. Jo mums pilnīgi viss ir balts un būkais. Nu, tas ir, nu, tas ir tas temats, kas varbūt rada to tonusu, jo cilvēki izvēlās bieži vien nopērkt tur, kur tev ir mazliet izdevīgāk, bet... Tas jau atspēlēs, ja tu spēlē to spēli, tad spēlē. Jā, vai tas tiešām līdz galam atspēlējās, un pēc tam bet mums nav saremontētas ielas un tur kaut kas, jā, Nu, tā ir Latvijā, es vispār esmu par to, lai tā nauda maksimāli paliek Latvijā, cik vien var. Un vēl viena lieta, kāpēc ir treks jāpērk, kas bieži vien saka, nu, ok, carnekavieši to saprot, saka, nu, tu nopirksi treku, Tomam alga būs, jo viņš brauc treku komandā. Nu, ok, es saku, tas droši vien ļoti daudziem ir vispār par ko runā, bet man šķiet, ka, nu, kaut kā tas viss mazumiņš Latvieti ir jābalsta, jo Igaunis, nu, taču pie Igauni iepirksies. Viņš tā kā AP gada tirgus lielākais, man liekas, Ziemeļa Eiropā, vismaz lielākais AP gada tirgus pasaulē tas ir. Tur atbrauc Igauni tirgotāji un atbrauc Igauni pircēji. Labs. Jā, un tur viss notiekās. Bet atgriežoties pie tā, ka, nu jā, man traki patīk, man baigi, kādreiz, kā tur no stage sākumā, tur pūles dod enerģiju, bet ir tiešām tāds, nu ne, tu nepaēdīs no tās pūļa enerģijas, vai ne, bet man to, 20 gados, nav neviens bēdīgs, nopirku riteni, visi tā, tiešām tā. Yes, man ir jauns ričuks, un viņš iet un saprot, ka viņš kaut kur brauks un gūs baudu, un tās ir ritīgi forši. Palīdz nakties labāk gulēt? Nē? Man nē, bet... jo, ja viņš nevar braukt, viņš nokritīs. No, labi, pesimists. Nē, labi, tas atkal tāds izgriežamies gabals. Ok, ejam pie trešās tēmas. Grāvēla starptautiskā pieredze un Latvijas līmenis. Pēdējos gados Grāvēla ir kļuvusi par milzīgu kustību visā pasaulē. Tas brauc arī ārpus Latvijas, Stradbjanka, Rafa Prestige, Maljorka, vēl dažādas citas, Gāra, vēl FNLD un citas. Tas dod pavisam citu perspektīvu. Latvijā mēs bieži redzam savējos, bet ārvalstīs pēkšņi daļa nav daudz lielāks ainas. Kurš no starptautiskajiem grāvēlas sacensībām tev visvairāk paldies atmiņā un kāpēc? Un vai tas ir, kur atgriezies? Es tikko biju Somijā. Nu, tur, zin kā, atkal es jau skatos ar tādu profesionālā kretīnismā aci, nevis aizbraukt tur tādā sajūsmā, jo man, piemēram, grāvēlas, zin kā es teicu, mēs pirms 20 gadiem braucām ar mountainbikiem, tās grāvēla trases, kas ir šobrīd, un
Es neesmu bijis nekad šosejas riteņbraucējs un gājis pirms 30 gadiem, tur U20 Latvijas čempions, tur 92. gadā, nezinu, kurš ir, visu cieņu. Bet tas, ko es redzu, ka cilvēku ir tā, ka es biju šosejnieks, un tad viņi noņēma asfaltu, un es tagad turpinu braukt, un dodiet man granteni tādu, kas ir kā asfalts. Tas man liekas, ka tas ierobežo tavu vispār laukumu, ko var darīt ar velosipēdu. Īpaši mūsdienās, bet atbildi jautājumu, kur man vairāk patika. Atkal jānodala, tas Strada Bianca, kur mēs braukājam, es tur arī tur kā jau nav, bet es tur braucu jau nezinu, cik jau tur 7-8 gadus. Jo tur ir tā forša atmosfēra, ja tu aizbrauc jau piekdien, sestdien ar profu golu. Tas gan nav nekāds gravās, tur vienkārši tie granti sektori, kas pirmo reizi, kad viņi bija 12. gadā, likās kaut kas, vai kurā tur likās, par šosejnieku, pa granti jābrauc. Jūs paskatieties 23. gada Tour de France, kāds asfalts. Tas man tāds bišķīt, ja tu zini apmēram, kas notiek pasaulē, ar ko mēs raudam. Tu īpaši ar moderno tehniku tu vienkārši pletē, ja ir sūdīgs ceļš brauc ātrāk. Bet tas Strada Bianca ir, jo tas ir pasaules World Tour, tur viss Pogačars atbrauc, numur 2, Toms Skujiņš tur atbrauc. Kā Toms arī beigās saka, ka nav tik pieejama, skatītājiem tik pieejama sporta veida ar 0 ieejas maksu kā pasaules līmeņa riteņbraukšana. Tur Pogačars tev tur iet garām un, ja baigi gribētu, varētu viņa autogrāfu dabūt, bet un tie granti sektori, ka mēs pirmā reizē bijām, man bija šosies velospēds, 28 platuma riepa, bija normāli plats. Es bija tur nobrauc no asfalta un asfalts vienkārši citā krāsā, tā grantena bija tāda salījusi cieta, līdz ar to nekāda šoka momenta man tur nebija tāds, šitais ir tās grantenes, mēs Latvijā asfalts mums sūdīgāks. Līdz ar to tāds, bet ja tā par pasākumu, tad es pirmo biju tāds gravel grinder Igaunijā, kur bija cits nevis tur līdz startu, līdz finišam noglauž ausis, vienkārši noguļās cik zem var un sparīgi minās, bet tur bija tas, tu brauc, kā pārbrauc, un tad ir ātrumposmi, tā kā rallija dopi, tas bija tāds. Droši vien nekas jauns, bet priekš manis tas bija forši, tu tur pamačī kaut kāds 3 vai 5 kilometrus, atlaid, brauc līdz nākamajam dopam, pa vidu loģiski kaut kā igauņu māja, tur kaut kādiem ēdieniem, un Džeks ar akordeonu neizsīstoši Raimonda Paula dziesmas, ko viņi domā, ka tās ir viņa. Un tas bija forši. Kur vēl nekas tāds baigi vairāk nav. Jā. Tu nāc no MTB pasaules, bet kurā brīdī saslimi ar gravelu? Kurā brīdī tas sākās? Un tad pēc tam pastāst arī par šī brīža tendencēm. Tas jau nav tāda saslimšana. Bet tu iepriekš brauc redzēt. Šobrīd es jau uz MTB neatceros, ka es tos būtu redzējis vispār. Es arī. Nē, ziemā pat, tad bišķi, bet arī, tačī, tad viņš ir baigi ilgi. Zapi 100 es viņu izvelku, bet tas jau var tagad e-baiks, ko pamarķēt trasi vairāk. Bet, man neļauj samalot, ka man draugi un arī kundzīte ir saņēmuši zvanus, ka tur ar abiem pārsitiem ratiem ar Madonu, Džeks kaut ko tur, ar šosejnieku es arī gāju tajā gravelē. Tāpēc, kad aizbraucu uz api, ar šosejnieku tu vari braukt vai uz Plestru, kur nevar braukt, kuras ir netaisos braukt vai uz Rīgu. Un tur redz, ka vienkārši zeme ir apaļot. Taisnīgs un vienkārši aizieties horizontas asfalts. Un tad es tur visu kaut kur nīcināju to šosejas Madoni ārā un abiem pārsitiem ratiem. Zona nav, tad tur eja šosejas kurpēm kaut kur to granti brieni, kamēr tur kaut kur ir zoniņa, kaut kur sazvanīja, var atbraukt pakaļ, un tur odu požu, un tur ņemies. Es pat neteiktu, ka es ar to graveli esmu kaut kad saslims. Visu laiku esmu kaut kur braucu un skaties, kas tur pat acu, kas tur aiziet tāds. Man tādā ziņā vienalga, ar kur ritenis var braukt, ar Madonu, var ar baiku braukt, var ar graveli braukt par tām grantenēm. Tur vienkārši ir kaut kā, Tas piedāvājums sāk kaut kur būt lielāks. Jā, protams, pasaules tendence kaut kā bum pārgāja un skaidrs, ka ar platākām riepām tev ir bišķiņ drošāk, tu drīzāk tiksi mājās nekā ar tām 40 nekā 28 riepa, bet, tas ir, es neesmu ritīgi vispār,
tāpēc, ka tas ir trendā. Nu, tas nebūtu manā trendā, būtu trendā, bet viņš ir, nu, to bez mūlēšanas var pateikt, ir ļoti daudzpusīgs. Tu nevari tā kā Mārtiņš Blums XCO pasaules kausa līmenī braukt, un tu nevari braukt Tour de France varbūt ar graveli. Kaut gan arī mūsu Lietuvas veikala Džeki, kas ir tādi amatieru spicē, pagājuši gadu Baltic Chain Tour brauc ar checkmate, vienkārši uzlika šaurās riepas un lielāku zobratu. Jo, nu, mūsdienu tehnika ir, nu, ļauj darīt visu, var teikt, ar vienu ričuku. Īpaši tādam amatierim ļoti daudz arī Latvijā nopērk. Es gatavojos triatlonam, ja tev liktos, bet neviens nepērks to TT ričuku, tur, kas sākās no 5, 6, 7 štukām, lai vienkārši pateikt, es esmu izdarījis Ironmanu savu to bucket listu aizpildīt. Nu, paņem, jo pa pusotru, 2,000 jau var dabūt pa tajā karbonu gravelu un braukt laimīgs. Vispār gravelu ir temats, jā, tāds. Bet nu kā šobrīd arī, ja mēs pastamies vēl pie tās iepriekšējās tēmas, tā vairāk tā vērk šobrīd gravelis, vai tāpat tās MTB arī ir? Nē, nu, redzi, gravelis sākās ap 1000 eiro, MTB sakrīgs sākās no 500-600 eiro. Skaidrs, ka tā cenas... Diapazons ir jā, tur viņš ir divreiz dārgāks, ir vienkārši gravelis. Bet viņš ir krietni vieglāks, viņš ir labāks, viņš ir tāds... Bišķiņ pārspīlēt, es jau tā cilvēkiem arī saku, ja nebūtu graveli, varētu velobodas varētu taisīt ciet. Tas ir ar pārspīlējumu, bet ļoti, jo viņš ir, ja tev vajag ātri aizbraukt jo tagad modernie kalnu velospēdi, viņi nāk ar vienu zobru priekšā, kurš kā likums ir diezgan maziņš, bet Latvijā saka, man jau vajag uz 40 braukt. Tad pabrauksi, tu varbūt pēdējos 2 zobrus nodaldēs pāris nedēļā. Tev vajag tādu, graveli ir daudz. Viņš ir dārgāks, bet viņš ir daudz plašāks pielietojums. Tu vari mierīgi braukt uz darbu, var braukt ceļojumā, var noņemt bagažnieku un uzlikt numuru un nobraukt Latvijas čempionātā. Viss kaut ko var izdarīt. Gravela kustība turpina augt un jau paši organizēt pasākumus veloprofā. Vai kaut kādas jaunas idejas pārsteigumi vēl, ko jūs plānojat šogad uzorganizēt? Mums ir Gravela Swim Days, es tā saprotu no pēdējās vakariņas. Nē, tur bija... Runāju par trešdienām. Jā, tas bija baigi foršais. Bet bija ieplānojis speciāli tāda? Nē, mēs braucam, mēs apstājāmies tur pie Tumšupes un viņš ir pats, tu pateici visiem, ka būs jābrien pāri upes, uz kura vietā jābrien pāri upē, jo es valku stravā. Tāpēc viņš arī saucās treši, jo palielina uzzīmē un tad braucam, skatāmies, kas tur uzzīmēts. Un viņš jau tev neļaus vienkārši, ja tu valc stravu, vienkārši pārlikt Daugavu, kurā vietā pāri, ja viņš bļaus vai apēdīs uzreiz pa tiltiem. Tur viņš tā kā smuki iezīmēs, vēl tā pabrīnos, tur ir daudz to tiltu, tur tajā zaķu muižā es zinu to mazo, tad ir lielais, bet labi. Un tad mēs braucam, mēs atrast, te jau mēs vienreiz ar Lielu Andri bijām ar šoseiniekiem kaut kādā pavasarī ar Madonnē, tur iebrauc, arī par tām grantinēm. Saku, ritenim nav nozīmes, kur tu brauc vienkārši, galvenais, lai telefons līdz, lai tev var savākt. Bet bija silts, ritīgi silts un strāma bija diezgan paliela, bet visi pārgāja un visi forši daudz smējās, beidzot kurpes nomazgāja. Tā kā pārsteigumi, es domāju, ka katru reizi būs. Man nav tāds ka tā šodien mēs darīsim šito. Tāpēc, kad reāli jau ir ikdienas darbi un otrdienas vakarā, šit jau zina kaut kas, un tad paskaties, tur mēs esam braukuši vai visvairāk jau tas ir, tur es esmu braucis, jo tās trešdienas ir nevis tāpēc, ka treks lika vai tur veloprofam vajag tur, zinu, klientu bāzi audzēt, vajag audzēt, bet ne par to. Es tā izdomāju, ka ir jāuztaisim tā forši, jo Brooklyn taisa, tur Velo outlets taisa, Robčiks taisa, tepat Velo Express un tad trešdienās, labi, 2 reizes mēnesi, vienreiz točēlos taisa un tā. Un Ginta man kundzīte saka, taču brauc katru nedēļu, vismaz pats izkustēsies. Tā tas arī ir, tad es vismaz reizi nedēļu izkustos. Tie, kas domā, ka es tur vajag lādēju internetā, Instagramā, tu vajag uz ritenis. Es vienreiz iegājis nedēļā un tā arī ir tā vienīgā reize, kad es izbraucu. Bet noteikti kaut kas būs un ir štuks arī apes pusē uztaisīt kaut kādu tādu gravelīgāku pasākumu, tāpēc, ka tas pats Ivars Hānis Inska taisa, viņam ir arī Hānis Inska gravela.
augusta beigās parasti. Viņš nav nekāds lielais pasākums, tas ir tāds pagalma gonka, pat ne gonka, jo kas man simpatizē tajā gravelī, pat brauc lielos tur trako, viss, tev tur nav jāmarķē, tev tur tas jāsaskaņo ar policiju un tas un šitas. Viņiem pats, jūs braucat, jūs piedalāties satiksmē, punkts, vai kur ir GPX starts. Tas ir noņemt tev atbildību, noņemt čakaru to visu marķēšanu, kodiem saskaņojumiem. Tu vienkārši braucat, tu nesaproti, ka zīmi dodiet ceļu, un tu esi parakstījies, ka tu saproti, ja tu nesaprati, suvīt. Šobrīd ar visiem velodatoriem tā vai? Jā, tieši tā. Un, protams, tāpat ir jāizbrauc jāskaņo kaut kādu, parasti jau gribās par kaut kādiem, tomēr izlaist par kaut kādu čēriņu, kā Latvijā saka, un tas jāskaņo ar saimniekiem, ka tu tur vari braukt un kaut ko tādu. Bet, jā, kaut kas iespējams, ka apes galā kaut ko lielāku šogad vēl uzbrauksim. Vēl vairāk jautājumu mums ir palikuši pie šīs tēmas par Latvijas grānsceļiem, mežiem un distancēm. Tas ir piemērots vides priekš dažādiem posmiem, bet vai mums Latvijai ir potenciāls kļūt par nopietnu gravela galamērķi Baltijas līmenī vai pat plašākā? Vai mums būs UCI posms, būs gravela weekenda organizētājs? Jā, tas ir, uz to es skatos tā, ka UCI jau maksā vagāk un tu būs UCI. Tas ir forši, viņš iedod kaut kādu, es domāju, Igaunis kāds atbrauks. Tas, kur es redzu, jo mēs pa gravela weekendu, to es aizmirstu pieminēt, es braucu, kad bija pirmajā gadā, otrajā gadā, kad bija pirmo gadu, kad bija tas gravela ēršserijas. Man nenormāli patika, ritīgi forši, bet kur bija, Kārs to pats zina, ka man kā, tā ir pasākums Latvijā, tas, ka tur ir 20 cilvēki no 70 valstīm, otrādi, tur kaut kādi sabraukšu ārzemnieki, tas ir forši, tas ir vajadzīgs priekš tās gravela ēršserijas, bet tur bija jābūt 500 Latvijas džekiem un dāmām. Tas ir, mums vajag to vietējo paņemt, nevis profus, kuri, mans viedoklis, mēs nekad neesam, kā mums uz Vīgus vajadzētu dabūt Nino Šurteru vai kaut kā šitā. Kāpēc? Viņš gribēs, viņš atbraukt. Mums vajag dabūt vietējus un vajag, lai vietēji grib braukt. Un tas ir tāds vēl gravela, Bet tu teiktu drīzāk, ka viņi ir neatklāti vēl priekš tādas sajūtas? Domā par Latviju vispār? Jā, kāpēc šeit braukt? Nē, es domāju tādā ziņā vai priekš arī par tādu, lai te brauktu, viņš ir vēl tāds neatklāts mūsu pašu kā organizatori, mūsu, es domāju, visas selo sabiedrības organizatori, neatklātā niša, kur vēl ir pilnveidojama vai? Ja tāds ir mērķis, tad viņi, protams, ir pilnveidojumi. Jautājums, kāds ir mērķis, vai tas, ko braucējs latvieši, tāpēc? Tas būtu ar to, ko jāsāk. Jo riteņus mēs pārdodam jau entos 100 graveliem. Pareizi ar vēl kādiem 10 veikaliem tie ir 1000 gravela velospēdi. Jautājums ir, vai tie gravela braucēji, viņiem vispār, nekas tur sirdī nenopīt, mums te būs mačs. Jo gravels jau ir pa brīvību, un mačs tā kā bišķiņ jau otra puse tai brīvībai, bet es tomēr arī ātri nebraucu, bet es braucu uz tām Latvijas gonkām, kur es aizbraucu, tā man, vecs cilvēks, kurš ātri nevar pabraukt, bet tā mana pamatdoma, pēc tam aizēju nopērst to kaut kādu maizīti pie viņa vai iedzer kafiju. Ne jau tāpēc, ka vajag to vietēju, to pasākumu vajag, lai tam kafijas tirgotājiem nākošu gadu atbraukšu, nevis, vecīt man te, viņi visi sapirkās, staķikā to kafiju, te nekāda jēga nebija būt. Tas arī viens iemesls, tāpēc mēs Vīgus taisam meža vidū, un tad tev īsti nav. Tev atbrauc tā viena kafejnīca, street vapeles, atbrauc kafija, atbrauc saldējums, atbrauc baltais. Un tie cilvēki, kas sabrauc, tie 700-800, tā ir tava klientu, tas ir tāds jau rīmčiks ap 6-7 vakarā. Tā kā es domāju, ka mums, tie partneri ir gadiem, jo viņi nekļūst par miljonāriem, bet zinu, ka tur ir stabila vieta, kur vajag atbraukt. Atgriežoties pie tā graveļa, es nedomāju, ka mums te baigi bļaut. Kaut gan viena lieta, kas būtu baigi foršā, bezmaksas advice, tu vasarā nenosprākst. Vai Vitāļi, kur tu brauks tur tā savā, ap to savu Romu 40 grādos, brauc šitiem te pie jūras, Kārli.
Visi dzīvi pēc gravel weekenda, jā, jo šeit būs tikai 20 grādi augstā. Halo, kur tu tādu esi redzējis Spānijā vai Francijā? Tāpēc, ka daudz, es tikai lasījis, daudz no Spānijas pārceļās, jo tur jau 45 grādos, tur nav dzīves, tāpēc daudz arī te brauc un jau pārceļās uz dzīvi, vismaz vasarās, kad te ir sakarīga temperatūra. Tā kā varbūt tas ir viens no pasporto un neizcipies, ja, vai neuzvāries, vai nav kas. Bet principā mums vajag, tas nav, lai rīko katrs kā grib, bet man uzturē, priekš kam tev vajadzīgi tie superstāri, labāk dabūt to Jārītu, Pētrītu un to Andreju un Alekseju. Es forši, es tāpatās, ka vēl līdz un gribās tos top džekus var arī pastīties tāpat klātienē. Kur tu viņus redzēsi? Kur? Starta koridorī? Tāpatās arī finišā. Nē, es nesaku, ka viņus nevajag. Bet es saku, ja ir 50 tie un 100 latvieši, tad tas ir baigi. Bet es domāju, tās dažādas nišas jau tomēr tur viņam tāds aizbraukt pastīties arī top braucējs. Nē, labi, tur viņi dabūja cīnās par tiem UCI punktiem un tā tālāk. Skaidrs, ka man tie UCI punkti, vai viņi tur ir vai nav, es tāpat braucu. Jā, bet tas jau ir forši par pabraukt. Svarīgi, lai tur atbrauc arī tie poļi, kam liekas, ka šeit ir mazāks, jo mūsējie arī brauc, šosēnieki brauc tam polijas gonkām, jo tur ir kaut kādi iespēja tos UCI punktus savākt, ne? Un tā kā tas ir saprotami. Protams, pēc cik tā ir UCI gonka, tie ārzemniekus vajag. Tartu jau arī ir tas pats World Cup sērijas, kā viņš tur saucās, gravel, un viņam jau patīk, ka tur mums bija no 400 valstīm, tur nezinu kas. Bet vajag to vietējo katliņu uzvārīt vairāk, jo tur ir vieta izaugsmē. Pastāst vēl mēs tādai sensitīvākai tēmai nedaudz gribējām pieskarties par 2025. gada Operkalna posmu. Latvijas gravel čempionāts pirmais. Ne? Latvijas gravel čempionāts. Nē, bija gravel čempionāti bijuši pa pilnam. Mēs, kad rīkojām, tas bija pirmais. Jā. Tur gravels, protams, laikapstākļi, bet pastāst vispār par to posmu. Latvijas gravel čempionāts lielākā daļa piedalījās ar mountain bikiem, savu refleksiju. Latvieši. Nē, labi, paticināšu tev vairāk. Varbūt kaut kāds tajā brīdī bija gaidījuši to posmu citādāku, bet pastāst no tās savas perspektīvas, kā tu to redzēji tajā brīdī un kas bija tas, kurš varēja varbūt labāk izdoties vai kas pamainīja to, kas bija iecerēts. Es tur visu ziemu braukāju uz sniega, es tur izbraukāju visus grānceļus un tas un šitas un tas. Bet tur var vairākos blokos to visu sadalīt, kā mēs nonācam līdz tam finišam, kas bija, jo tās bija daudz grūtāk uztaisāms posms un daudz grūtāk uztaisāma trase, nekā ja tu vienkārši stravā ievilkt un palaistu brauc. Kāpēc bija tā, kāpēc trases konfigurācija bija tāda, kā bija, jo projām tas ir Latvijas čempionāts. Tur jāuzdara spēcīgam atlētam, ne? Bet nebija tā, ka viņi speciāli vedam purvā un ko es jums nevaru par purvu izbraukt, pilnīgs bullshits. Trase, labi, numur 1 lija, bet trases konfigurācija tāda bija domāta, vienalga vai līst vai nē, jo es varu precīzi pateikt, es klausījos arī podkastus, kur džekiem tā sajūta, kur arī ir, jo es zinu, kad es nobraucu, piemēram, ar cik pa laikam ieliek, ja nobraucu 30, feels like 100, tā arī tur lielākai daļai bija. Bet tas 38 km aplis sastāvēja no 27 km pilnīgākās, tīrākās, teiksim, zelta standarta grāntas segumi. Tā kā, ja kādam likās, ka tur bija 3 km grāntenes, pajautājiet man, 27 km bija grāntene no tiem 38. Bet neataisnoties. Nē, es neataisnoties, vienkārši pa to feelingu. Feelings bija tāds, jo lija 3 mēneši. Būtu gonka bijusi sestdiena. Viss būtu baigās stīgā bijis, jo tad vēl bija pēdējā sausā diena. Tā bija tā nakts, kas tur piekāva. Jā, tā nakts piekāva, tāpēc, ka... Bet nē, tā bija domāts, jo mēs braucam ar modernu tehniku. Man nav nekāda nejūtos par kaut ko jātaisnojās. Nē, es nekā. Nē, es zinu, ka daudziem tur komentāri šitā tāda, bet... Jo kas ir man? Es savu refleksiju varu iedot.
Man liekas, tie gravelisti dalās ļoti dažādās kategorijās. Vienam gravelis liekas tīri grantē, vispār nekāda taciņa. Nē, tā šosē, tas vispār būtu. Labi, jā, pat šosē vienkārši sliktāks asfalts, varbūt, ja tur nedaudz pa šosē. Citi atkal tur viņiem liekas, ka tur, grantē, labi, kāda maza meža taciņa varbūt, bet arī inflētas bildīs, tur uz 80 km, 200 km tikai 50. Man uzslaps Igo jāpaņem ar komandu, kurš plāns Kristaps Kārkliņš arī kā trases konkurētājs bija Siguldas posms, kur pats nobrauc arī super grantanīti, un otrā daļa pilnīgi NTD trasē. Jā, man es to Siguldu izbraucu setagam, kā labākais, kas bija brauc šogad, bet tu pajautā, ko cilvēki raksta. Tā kā es jau braucu blakus. Tāpēc es saku, bet tu saki, Tāpēc man vairāk interesē tā tava perspektīva, kā tu skaties uz to grāvēli, jo es domāju, tik daudz ir dažādi. Vienam gribās pilnīgi flāt ar tiem 50, man liekas, tā Siguldas trase, kur tev ir grantanīts un otrā pusē. Te es atgriežos 25 gadu atpakaļ, tad, kad es beidzu komentēt, es sapratu, pagaidi. Taču visiem ir iespējas taisīt pēc tam. Es skaidrs, ka kaut kādā ziņā mēs taisījām tādu, kā mums patīk, bet man nepatīk pa purvu nest riteni. Man patīk braukt ar riteni pa purvu. Nē, pa purvu nepatīk, bet pieminēja tā tava Siguldas. Tas Zābakalns man baigi nepatīk, jo es braucu, ka nebija marķēts, tur nevarēja saprast, kur tur kur nolikties. Jā, tā, kad ir marķēts, es tur rāvu pa vidu, kur tas izskalējums, tad tā bišķiņ sabijos. Bet atgriežoties pie tā, saprotiet, ka tas pat grāvels vienalga, grāvels nekas riteņi. Tā vienkārši ir, brīvība un burvība būt šeit un tagad, jo starp citu mēs, ne jau baigi bieži, bet smaidim paliekam, vēl Opekalns tagad ir, tā kā ir uzcelts, tā kā topā vispār, kas var būt briesmīgāks Latvijā, Neteiksim, ka tas ir pašmērķis, bet forši, ka cilvēki runā tā, tad tev jau vajag tās emocijas. Vakardienas arī mēs braucam par to upi plāžu, es saku, tas labākais, kas vispār trešdien noticis. Mēs braucam mājā, nobraucam pa granteni, melnu muti, ielikuši iztrimāt, bet mēs tur bridām pāri upē, tas trauma nes. Tas jau ir tas, ko vajag, ka tu zini, kā esi dzīves. Bet tieši tā arī, kā tu saki, ka katram savs un visiem tu neuztaisīs, tāpēc tāda bija tāda trase. Igaunis atbrauc un atmērīja. Profesionāls, atkal visu cieņu, brauc tajā Francijas, Spānijas kaut kādā līgā, profesionāls esi, tev mamma teica, pārskati, tad esi profesionāls. Nē, atkal bez tā, bet, ja atbrauc profesionāls, viņš arī kā profesionāls nostartē, viņš neko nenoprocentē. Šodien bija tā trasa, labi, ka es biju līdz platās vietas. Punkts. Ejam pie 4. tēmas – dzīvesveids, līdzsvars un personīgā aizraušanās. Ja paskatāmies uz tiem sociālajiem tīkliem, ir viena lieta, kur nav iespējams nepamanīt. Un ne tikai dzīvo riteņbraukšanā, bet ļoti izteikti dzīvo ar savu dzimto pilsētu un vietu, tā ir Apa. Ja? Vai tev ir arī, teiksim tā, kur pasaulē braucot meklēt tos 3 burtus, tagad tev bija Spāja, tieši tu teici? Aperol šprīts ir no vārda Ape. Kas ir labāk? Pastāvēs labāk. Nē, par to, kā visi, labi, es saviem bērniem nesaku, lai viņi raksta Ape, jo viņi nav no Apes, bet viņi tur ik pa laikam aizbrauc. Bet foršākais tas, kad es te no Cēsiem vai no Valmēras pārcēlos uz Rīgu, un tur kaut kāds sākās salūst trēni, tur čempionāts un kas, un tad pārstāv Rīga. Mans, var teikt, labākais čoms vai viens no labākajiem, tās, no kuras daudz ko mēģinu paņemt un mācīties. Mairis Levans, ar ko mēs ar to vivusiņu tur taisam kopā. Kāda Rīga? Ape ir jāraksta. No tā 2002. Gada es esmu Ape, tā kā vienalga kur. Tas ir tas, kas, bet Ape jau ir vispār tāda. Mēs jau tur uz vietas nedzīvojam, un tur aizbrauc, un tur ir, tā ir, tā kā, Latvijas Igaunija. Tur viss notiek, tur viens otram kaut ko palīdz, un tur ir tāda mazpilsētas, tāda, komūna, tas Rīgā pat nav viens guļam rajons, nav tik maziņš, ja, bet tur ir tāda jaudīga, un tā Ape ir, katram ir jādod Apēs, mēs arī
Nu, jā, ape ir kaut kāds magic. Bet kas ir labākie, kur tas atradis apē ar 3 burtiem kaut kādā? Nu, Itālijā visi tie Piaggio, ja tur jaunākie vecāki, tagad apē arī tā komūna attīstās. Vēl, tur Itāļi, tie braucamie, kas vēl kaut kādi mazie, kas te palika? Nu, kas man ar api, es tāds uz vārdiem mazliet kritis, mēs uztaisījām ar lielo bērnu braucienu ape, krape, pape. Tieši tur bija baigpakņas 24. Es nezinu, kurā gadā tas bija, bet jā, tas bija tās, vārdu spēle, zinu, ka tad bija 3 apes, vismaz ir ape Latvijā, un tad bija, tā, tagad aizmirst. Īsāk sakot, Zanda nobrauca. Es kaut kad skatos ap Jāņiem, mēs braucam laikam pie Viečas uz Lītločiem papēr, es skatos Zanda brauc ar apes, pēc tam skatos, Strālā, izbrauc ar tavu maršrutu. Tas bija jau jūnijā, viņa bija ape, krape, pape, bija aizbrauks. Visi mēs augstu ar gustu arī, let's go. Forši tāds 500 kaut kādi kilometri sanāk ar nākšanošanu, tāda bez... Dienu vai cik tur jums? 2 naktas, un var teikt, 3, mēs apē sākām 5 vai 6 vakarā. Vakari gaiši līdz Vecpiebalgai, pēc tam nākamā dienā līdz Bauskai. Un kaut kā tā tur, jā. Tādā, tu api vienmēr var visu kaut kur atrast. Tas ir tāds īsts vārds, un starp citu ir baigais humors. Man māsai Beātei mazāk meta dārta. Cik burti ir vārdā ape? 3. Izrādās 2. A un P. Tā arī pēc kā burtu P, tu nezinu, ka tu P. A, P. Vēl paņemot tāds interesantos, varbūt ārpus konteksta, kas bija vispār tās pirmais velospēds, atceries? Jo, ļoti labi atceros. No? Lauvēns, viņš laikam latviski saucās. Lauvēns. Ļovuška vai Levuška vai kaut kāds tāds. Ālūksne, jā, šito jautājumu es varbūt pat ne tā, ka gaidīju, bet zināju, kad es to pastāstītu. Jebkurā gadījumā tāds 16 solīgs Krievu inženierijas meistardarbs. Un par cik aizmirs tajā Alūksnes universālā veikalā paņemt palīgi ritentiņus. Es uzreiz arī iemācījos braukt, atceros, toreiz dzīvoju tur apētās, laikam jaunājām, tur pie motoklubu netālu, tur kaut ko remontēja, smilts, vienreiz uz 1 gados, vienreiz uz otru, un pēc tam jau aizbraucu. Tā kā jā, visvieglāk iemācīties krītot. Jo tad saprat, ka negribās krist, un viss, arī nevar aizbraukt. Tieši tā. Kā vēl tev ar to ģimeni un pašam ikdienā pārvietojoties, tas ritenis ir visgalvenais pārvietošanās transports vai tomēr tāpatās mašīna vai cits vēl kāds? Nē, man jau patīk riteni pārvietoties, bet tev vajag kaut ko atvest, kaut ko tādu. Es neesmu tas baigais kargo fanāts. Ok, tur var ielikt kaut ko mugursomā vai kaut ko tur odlikt, bet, teiksim, ja man ir jāatved tur... Jo man sanāk tā, ka mums noliktava ir starp manām mājām un Jūgensvalo profi, kuras vairāk rezidēju. Tad ar to ričuku, tad tu vari paņemt kaut kādu vienu kaseti vai kaut kādu sīkumus, bet ja tev pēkšņi viens ričuks ir jāatved, ja? Tad skaidrs, ka iekšdītas dzinējs. Tagad mēs tādu bloru uztaisīsim, jo mums ielikšu video, mēs parādīsim, kuras tikko braucu vakarmājuši Džeks Matrats vienu veidu. Es redzēju to tev, jā, ļoti labs. To es saprotu, ka var visu. Nē, to var, mēs tikko bijām Vācijā, tur ar tiem kargo baikiem, skaidrs, tur no Ikea brauc. Starp citu, tur pat bija Bauhaus veikalā, uz 3 stundām tu vari bez maksas pa 1 eiro to elektro ričuku ar kargo, jā, un pēc tam tu aizved to savu plauktu mājās un aizved un atpakaļ atstāju. Jā, tā kā tas, es domāju, ka tas Latvijā arī atnāks, bet šobrīd īsti nav, es domāju, tāda infrastruktūra, kur viņi braukt, jo viņš jau daudz vietas aizņem, tas dampis. Vai tu ģimenei ir arī kādi citi vēl bez treka vai tikai trekīs? Viens BMC ir sieviešu, bet tas tika nomainīts pret treku. Superiors arī viens e-bikes. Trēki pamatā. Man ir arī tāds ekskluzīvs 69ers. Tas ir tāds, man liekas, vispār bija kāds, varbūt 1000 bija pasaulē. Varbūt 500 treks. Man patīk tas, ka treks kā lielais ražotājs, kurš būtu jāštancē mūciņus, viņi arī atļaujās iziet kaut kādā ārpus normām un nezinu, kādā sakarā viņiem ļauj pat mass production uzlaist kaut kādas tās. Tas bija tās, ka priekšā 29 colu rats, aizmugurē 26, single speed,
Maverika reversā dakša, tā dakša tur, nu tāds wow, ritenis, zinātāji ir wow, uzreiz tāds. Tā kā tāds interesants, bet pa lielu treku, jā. Šobrīd pat interesanti, nu, nezinu, tur mašīnās nāk retro atpakaļ, jā, ir kaut kādi vecā tipa mašīnas nāk modē, Maverickiem arī tā ir, kad varbūt kaut kādā brīdī vintage nāk atpakaļ. Mums arī ik pa laikam uzrodās tagad arī, ne, tādi forši smuki riteņi ar stāstu ir nice, bet, nu, tādā ziņā, kad tie man pat patīk, man tādi nav, es pagaidām vēl neesmu sasniedzis, laikam, to apzinību, bet vecas mantas ir, nu, tādā ziņā, jā, vintage mantas ir labas, ja viņas ir uzturētas, ja viņš ir vintage un tu tagad uzliec, teiksim, kaut kādu tur modernās tehnoloģijas virsū, ne viņš ir moderns, ne viņš ir vintage, tā kaut kā, bet ir redzēti labi šedevri, tādi arī, kas servisā ienāk un tur labi uzturēts, tāds foršs ričuks. 1. MTV maratons notika apmēram 2007. gadā. Pirms tam tas bija tikai XC velocross. Jā, nu tas arī bija tie trek kausi, viņi bija tikai krosiņi pa apļiem, tur Ozola kalnā un arī Smiltenē, tur Pilskalnā esam taisījuši. Tādi, nu, krosi, kas ir, nu, īsos apļos, tādi 4-5 kilometrīgi apļi un tas, ko mēs gribējām, tas vispār tā bija tukša niša, to mēs gribējām, bet tur bija maksimums 100 cilvēki, jo šobrīd ir līdzīgi tas XCO cross, kas ir olimpiskais sportveids, nu, ja tur 150 braucēji, tas jau ir labi. Ja, un toreiz mēs tā kā vispār bijām tā kā no kosmosa, kāpēc jāmokās, jābrauc tur pa apļiem, grūtiem un tā tālāk. Bet, nu, tādu mēs taisījām, un skaidrs, ka tas maratons bija, vēl pirmajā gadā bija 2 krossi un tad apēja maratons. Un tad jau saprata, ka nu, tur ar 100 cilvēkiem ne sponsoram tas ir interesanti, ne tu vispār to vari pavilkt. Tas ir, tāpēc arī viņš pārgāja uz maratonu, kas ir cilvēkam, nu, man pašam arī, piemēram, tu zini, tas aplis ir jau tik grūts, un tad jau 4. vai 5. jau tev grūti aizbraukt, ir tā, ka tev ir viens 50 km aplis, un tu brauc uz finišu vienkārši, nu, kas būs. Tāpēc tas maratons tika vairāk uztaisīts, jā, lai masveidīgi dabūtu. Tu esi baigi daudz kaut kur Latvijā izbraucis, un tici, ka tev strāvā skatoties nav tādas vienas mīļākās, varbūt tur trasīte vai aplītes, kur izbraukt, bet ir kaut kas tāds, ko tu saki, nu, šitas Latvijā katram vai šī trasīte katram Latvijā ir jāizbrauc? Nu, tā neceļot baigi sunim āsti no Apesints ir tāds forši, 10 reizes šķērso Igaunijas robežu. Labi, man vispār tās robežu tuvums, nu, baigi kaut kā cepī, jo tur tu esi vienā brīdī tur. Tā ir vienkārši forša, vispār viss, kā saka, tās gals, tur ap Veclaicieni, ap Hāni, tur pavizināties ir forša. Nu, Siguldas, tikko mēs runājām, Siguldas tā šā gada gravelgonkas aplis bija ļoti, ļoti labs. Starp citu, vienu gadu Siguldā esam taisījuši un tieši par to krastu arī mēs tā kā, kur Igola taisa uz Inciem, bet mēs tieši tur pie Lorupes un tā kā uz Inčkalnu pusi, tā kā tur bija patīkami atgriezties un saprast, ka ar gravelu īzīt, var braukt, visi kārtībā, bet man nav tādas vienas, jā, tāds iecienītākais aplis, jo vispār es esmu diezgan tāds stagnāts un man nekas jauns īsti tā kā, var teikt, varbūt neinteresē, bet riču gan man gribās katru reizi kaut ko citu palūrēt. Nu, vistuvākais, protams, no Darbitei tas ādažu Baltezera aplis, bet tur jau pa daudz viņš ir tāds, tāpēc arī tagad trešdienās mēs nevarētu visu laiku riņķot, bet mēs kaut kur pavāk, vai tur uz Salas pili vai kaut kur uz tiem muceniekiem un tur Zaķu mūžu un tā kā. Nav man tāds viens, tāds, visur Latvijā ir ļoti daudz piemērots vietas, kur izbraukt, un visas labas. Labi, mums vēl ir pāris pēdējie īsie. Ja vienā teikumā tev būtu jāpasaka, ir kaut kas svarīgāks pat dzīvē par vēl? Jā. Un kas? Nu, kā kurā vecumā? Nu, protams, ģimene... Fundamentāli. Jā, tāds, bet nu, tāds, ģimene, bērni, tas, veselība, bet ričuks, nu, kas katram savs, bet viņš,
savienoja ļoti daudz dažādus cilvēkus. Nu, tā mēs tagad, teiksim, izbraucam, pēc tam aizbraucam iedzert alu, un tāds, wow, tas spektrs ir ļoti plašs, un forši, ka viņi visi ir uz viena viļņa tajā ričukā, un nevis gribētu teikt, nu, tiksim, tur neviens nestrīdās par politiku, jo uz ričukiem mēs visi esam uz ričukiem un braucam, ja? Tad var kāds teikt, ka tev ir tikai 45 minūtes, riepu vajadzēja tev 5, bet nu, tie ir tādi silī jociņi, ja, kas iedarās pie lietas, bet jā, ģimene, veselība un Latvijas brīvība. Izcili, ja tā mēs turamies. Pārējām pie pēdējiem jautājumiem, kas mums ir skatītāji, vēl pa dažus mums sanāca paspēt. Īsts MTB vai gravels? Pirmais jautājums. Īsts MTB vai īsts gravels? Jā, nu tur īsts MTB vai gravels. Nu tad īsts MTB vai īsts gravels. Tu mēs esam droši vien, mēs esam kaut kā to īsts MTB paši pateikšu. Šobrīd ir normāls. Bet bija īsts iepriekš, vai nes, vai reāls vai kaut kas tāds tur bija. Nu, vistic, jā, īsts vai reāls, nu, tas ir abi labi. Īpaši, ka... Nē, nu, MTB drīzāk. Ok. Kā izvēlas, kuri vidus posmi būs sezonā? Kā jūs izvēlaties? Ļoti labs jautājums. Ļoti pat sakarīgs jautājums, jo mēs nevis pieķērām, bet nu, tā bija, ka bija, es vienmēr iedomājos par Grobiņu savā komandā, Nīcu savā komandā, visi Kurzemes katls. Viņiem jābrauc uz Jaunpiebalgu. Pēc 2 nedēļām uz Alūksni. Pēc 3 nedēļām uz Apstas. Ko tas vispār maksā? Nav tā, ka tur viens. Viņi tur bariem brauc un tāpēc mēs, labi, tas nebija, protams, pamatiems, tāpēc šogad tajā Daugavas krastā ir 2 posmi, gan Talsi, kas bija, gan Tukums, kas tuvojas. Bet izvēle ir tāda, kur vispār ir brīva vieta. Mums ir vairāki posmi, kuri ir bijuši, un tad mēs viņus mēģinām rotēt. Un, protams, tas Pierīgas tūms ir forši tā kā ķegums, wow, tur ir dalībnieku rekords skaits, jo tas ir tuvu pieejami ar vilcienu, aizbrauc, izkāpties jau pie starta bomi, var teikt. Bet dažādi aspekti. Nu, numur 1 no APE vienmēr būs. Ja? Tas ir skaidrs. Tāpat CS, kāpēc nomainas, kāpēc CS nomainas Jaunpiebalgu, tieši tāpēc ir nomainīja, lai būtu jauna, svaiga vieta, un tad, kad mēs būsim 27. gadā atpakaļ CS-ī, daudziem liekas, kaut kas jauns, ja? Nu, kā viss jaunais ir labi. Anekdot par biķīšiem, ja? Apmēram, jā, CS-īs atpakaļ. Bet nu, tur, kur ir tāda šūniņa un komūna, kas varētu palīdzēt uztaisīt trasi. Tas ir tāds basics, jo ja ir trasi, tad pārējo mēs abas komanda uztaisīsim no nekā daudz ko labu. Bet tur ir vajadzīga trase laba un cilvēki, kas pa viņu braukā un kas var uztaisīt un palīdzēt. Bet mums ir uz priekšu arī daudz plāni, vēl vismaz 3 interesantas vietas, kas ir jau kartē ielikts. Šo mēs tūlīt paķersim vēl apakaļ, bet pēdējais skatītāji jautājums, kas Baltijam ir melns? Tā kā sprīdītim. Dvēseli droši vien. Nē, sprīdītim nebija, tur vienkārši viņam prasīja. Tas ir kā dimantoliņi. Viņš teica, nav, un es domāju, ka man arī nav. Bet melns rieps, Black Round Pirelli. Jā, labi. Bet atgriežoties pie tā iepriekšējā, un tas ir arī noslēdzošais jautājums, nu, kas ir vēl tāds, ko tu tuvākajos gados varbūt gribi paveikt? 2-3 lietas paspēt izdarīt. Tas var būt saistīts ar sacensību organizēšanu, ar tavu ikdienas nodarbošanos vai kā citādi, vai privāti kaut kā. 2-3 lietas, ko nākotnē izdarīt? Tuvākajos. Nu, mēs neskamies par tādu līdz mūžu galu. Jo tu nekad nezinu, ka tu brūst. Tā jau tā lieta. Bet man nav tādu garo plānu. Es tiešām tādā 5-gadē man gribētos attīstīt velo biznesu, lai ir ne tikai darbs un vaļasprieks, bet arī, teiksim, kaut kāda zelta nākotne. Ja, bišķiņ pamainīt to no darba, viņu uztaisīt uz biznesu. Un
Protams, gonkas arī mēs gribam taisīt, jo tās ir. Es nevaru iedomāties, ko es darītu, jo es būtu vakarā brīvs. Man vajag baigi tādu sevi visu laiku uzlikt aizņemtu, lai es varētu, jo es esmu aktīvi atpūtā. Es nevarētu aizbraukt un pie jūriņas pagulēt. Gribētos, man liekas, pat esmu mēģinājis. Aizbraucam ar ģimeni uz Malveru, sauļoties pie jūras tāds. Sēdēšu pabraukšu arī te. Jā, tāds. Tas nav droši vien, tas galīgi nav labi, bet es arī nemēģinu sevi laust. Tagad es piešņurēt man pie jūras, es tagad atpūtīšu. Es daru to, kur es taču gūst enerģiju un tādu prieciņu. Super! Es domāju, ka ar to arī mēs noslēdzam šo epizodi. Paldies tev par ļoti interesanto sarunu. 7. epizode mums noslēgusies. Labi, kas mums tuvākais tagad ir? Nezinu, kad mēs paspēsim iepostot, bet trešdienas, tas tur, kur mēs tiekamies. Trešdienās mēs tiekamies, jā, visi 5 skatītāji, kas būs, un ja jūs vēl nebraucat, varat pieģoinot trešdienu vakaros 6:30 no Juglas. Sekojam Instagramā un Facebookā aktuālajā informācijā par šiem, vai ne? Instagramā pat varbūt vairāk. Stravā. Es tagad sapratu, ka Stravā tu uzreiz var uztaisīt eventu un pieteikties. Viņš jau sācis tur postot. Facebookā, par cik es Facebookā es teikt, gan vispār neesmu. Stravā iesakojiet. Un tagad mēs varētu to, ka viņš klusāks paliek, un mēs tikai runājam un nofēdojas. Nē, šito te, kad mēs beidzam to sarunu, mēs tā kā labi te čau un es tā. Paldies visiem par skatīšanos. Zem ķīveres noslēgusies 7. epizode.